Kalējas smēdē sen nebija neviens nācis. Plēšas labprāt izpūstu gaisu no savām jau pieputējušām plaušām. Tāpat lakta labprāt izjūstu āmura ritmiskos sirdspūkstus uz savām krūtīm. Arī knaibles ievilktu kādu dzirksteli smēdē, it kā atgādinot, kam visi šie rīki te stāv. Jau visai kalšanas cunftei piederošajiem bija sajukusi vasaru un ziemu skaitīšana, kad kādu rītu atvērās durvis un pa tām strauji ieaulekšoja spoža gaisma. Saules stari, it kā kaitinot visus aizmirstībā esošos, lēkāja no viena pie otra. Durvīs stāvēja Kalējs. Izskatījās, ka aplaimotais skatiens rādīja, ka šodien būs tā lielā diena. Kalēja nodoms bija sākt kalt kādu smalku darbu. Viņa iecerē bija kalt mazus zvārgulīšus, kurus savijot skaistā ritmā, gala rezultātā būs brīnumaina kaklarota. Pateicoties Kalējas skaistajai iecerei, kur atmodināja smēdi, darbi sākās. Kalēja ritmiskie āmura sitieni atbalsojās tuvējā mežā, it kā saucot dzenus sacensībām, kuram sanāks ritmiskāk un ilgāk. Šo brīnumu kaklarotu pamudināja veidot ziņa, ko Kalējs šorīt saņēma. Pēc ilgu gadu gaidīšanas visi augstākie spēki aplaimoja Kalēja ģimeni. Būs mantinieks. Bet sirdī smēdes saimnieks juta, ka tā būs meita. Tāpēc jau saulaicīgi gribēja meitu šajā pasaulē sagaidīt un apsveikt ar pašgatavoto dāvanu. Kaklarota būs smalki kā mazi zvārgulīši izgatavošana prasīs laiku, kurš būs īss un reizē garš. Kalējas sieva bija tāda straujas dabas sieva, kas uz mēles to laukā. Gaidīšanas laiks bija jau krietnā pusē. Kalējas sievai paprātam nebija, ka vīrs galvenokārt pa smēdi vien dzīvo. Par vīra kaklarotas ieceri viņai tāda nievājoša attieksme. Saka, ko tur pirms laika to āmuru dauza? Bērnu ar kaklarotu nepabaros un pašai ar varēja laiku paīsināt. Bet Kalēja sudrabainais sapnis bija stiprāks par sievas pārmetumiem. Pavasara strazdi pētīja un iepazinās viens ar otru pēc garā ceļojuma dzimtenē. Stārķa klabināšana netālajā ozolā sauca visus uz priecīgu ziņu. Pavasara saules, jaunās zāles stiebrus ieraudzīja Kalēja meitiņa. Tāda maza, mīļa, kā tās sakrāsotās oliņas, kuras gaidīja lieldienu uznācienu. Kalējs tagad varēja sacensties ar putniem, kuram lielāki spārni, ar kuriem var lidot un apskatīt pavasarīgo pasauli. Zaļos laukus, violēti rozīgās bērzu birzis, lazdu skari dzelteni zeltaino niansēto saspēli. Pat egļu zili sapņainais un nopietnais skatiens liekas, ka šodien tāds arī ar zaļā pavasara jautrības piešprici. Savu meitiņu jaunais tētis saudzīgi paņēma rokās un piespieda. Cik ļoti es tevi gaidīju, viņš čukstēja. Kalējs bija tā pārņemts ar šo maģisko brīdi, ka neievēroja sievas skābo ģīmi, varētu teikt pat greizsirdību. Jaunajā tēva lomā Kalējs iejutās ātri, palīdzēja sievai ikdienas solī,
šūpoja mazo nakts garajās stundās, lai sieva netraucētu atgūtu spēkus. Pīpeņu Madaru uzdevums būs priecēt divas meitenes, gan sievu, gan meitiņu. Saplūcis, Kalējs šo uzdevumu izteica šiem ziediem. Meitenis jau bija paaudzies tik liels, ka varēja tētim staigāt līdz ikdienas solī. Sieva tik glūnēja caur pieri un vēl nekā neteica. Tajā dienā, kad vējš jau dzenāja nokritušās lapas, Kalēja sētā iebrauc kāds vīrs, kuram pie Kalēja lūgums. Zirgam ar pakaviem nav kaut kas kārtībā. Zirgs jau bija krietnā pusmūžā, tāpēc pacietīgi pildīja Kalēja norādes, te vienu kāju, te otru pacelt. Jo savus zirga aulekša gadus jau bija iztrakojies un sapratis, ka būt paklausīgam ir labāk, un arī vēderam no tā kāds labums. Var tikt tikai ne pie cukurgrauda, bet arī pie kādas maizes doniņas. Kamēr Kalējs istabā ar zirga saimnieku aprunājās, tikmēr zirga miklo degunu pievilkusi pie sava mazā snīpja bija meitenīte. Viņai tā zirgs iepatikās, ka meitene to redzēja sapnī, un tā vai katru nakti. Kādu vakaru, kad pagalmā kopā ar tēti, jo mamma neskāpēc negribēja, klausījās sienāžu sniegumu, Kalēja lolojums, klusi un nedroši izteica vēlmi par savu zirdziņu. Sev par brīnumu tētis šim lūgumam piekrita. Kalējs apzinājās, ka zirga vērtība nebija 2 cipuru izmēros, tāpēc pa savu smēdi vairāk pavadīja laiku, lai ir ko pārdot tuvākos un tālākos gadatirgos. Lieki teikt, ka šis viss sievai pielēja kā eļļu ugunī. Viņa staigāja pa māju kā burbuļojošs putras katls, kuru, ja nenoņems laicīgi no uguns, tā sāks piedegt. Mazās meitenes sirds nesaprata, kāpēc mammas klēpis tik bieži ir aizņemts. Tad kaķis tur var gulēt, cik ilgi tīk, tad tīrais priekšauts negrib, ka to saburza, tad mammas nogurums ir pārāks par meitiņas lūgumu. Nākamajā pavasarī jaunais zirdziņš jau savu miklo degunu atļāva apbučot meitenītes lūpām. Mazā bērna nesakāmais prieks piepildīja Kalējas sirdi, ka viņa acis pēkšņi nepanesa sauli, kaut kā sāka asarot. Ap mājas stūri, priekšautā slaukot rokas, lūrēja sieva. Kāda velna pēc, vēl tas zirgs vajadzīgs. Tagad dienu saturu kā mīk labru piepildīja kopīgas pastaigas. Zirgs, uz kura muguras galvu grozīdama un gardi smiedamās, sēdēja jaunā zirga saimniece. Un Kalējs, kurš ierādīja zirgam tās dienas maršrutu. Zirga mugurā varēja visu vēl labāk redzēt. Jau apšu beciņas, kuras spraucās no zemes, lai ātrāk parādītu savas oranži sarkanās cepurītes. Pa veco liepu zariem, kur izskatījās kā dzīslainas rokas, kuras savu apzinīgo mūžu ir atdevušas darbam, lēkāja 2 vāveres. Izskatījās, ka viņu starpā ir sacensība par to, kurai skaistāki siltās saules krāsas kažociņi, kurai kuplāka aste. Meitene iespurdzās, jo vāveru aste viņai atgādināja birsti, ar ko tētis tīrīja skursteni.
Tālāk skatienu piesaistīja rūzgana apšurota, kas jau ziņoja, ka rudens jau lien pār pamali kā par žogu, ko nebēdnīgi sēns kaimiņmājas dārzā. Kalējs juta, ka ir pienācis īstais kaklarotas pasniegšanas brīdis. Saklājis svinīgu vakariņu galdu, Kalējs uzaicināja abas savas viešņas, sievu un meitu. Kaklarota bija izdevusies ļoti skaista. Vakara saulē tā mirdzēja bronzas krāsā, kuru apskāva iezaļi krāsu šļaksti. Katrs zvārgulīts atgādināja par mīlestību, kuru juta Kalējs pret savu meitu. Sievas mērs nu bija pilns. Šņāgdama un pūzdama, viņa grozījās pa gultu, tumšas domas malās pa galvu. Meitas un Kalēja prieks viņu smacēja vai nost. Varbūt tāpēc, ka pašai šādi mīlas uzplūdi starp tuvajiem pašas bērnībā nebija piedzīvoti. Rāmā diena ausa, nenojaušot, ko nesīs vakars. Lielāko dienas daļu tētis, meita un zirgs pavadīja atkal kopā. Pret vakaru viņi visi trīs atgriezās mājās. Zobus griezdama sagaidīja sieva. Jau kulakos savilktie pirksti liecināja, ka tūlīt būs sprādziens. Tas notika acu mirklī, ka pat to nepaspēja aptvert rietošā saule. Sieva pieskrēja pie zirga, norāva no meitas kaklarotu un gāza ar to zirgam. Tas iezviedzās, pacēlās pakaļkājās un aizaulekšoja pa pļavu uz dziļā meža pusi. Likās, ka saule aizver plakstus un neļauj vēl mēnesis bļodei šo visu redzēt. Vēl kā punktu pielikdama šim visam, sieva zirgam nopakaļ aizsvieda kaklarota, kuru izira sīkos zvārgulīšos. Pats dīvainākais, ko arī drosmīgākās zvaigznes nesaprata, bija tas, ka zvārgulīši sakrita katrā zirga atstātajā pakavu nospiedumā. Nākošais rīts nedroši modināja puķes, krūmus un pļavu, kura vakar piedzīvoja baisos notikumus. Pa nakti bija noticis brīnums. Pļavā bija izaudzis interesants augs, kurš atgādināja Kalēja zvārgulīšus. Brīnums šo visu sarūpēja meitenītei kā mierinājumu par to, ka zirgs ir aizskrējis pa mākoņu kalniem. Pa pļavu pastaigājās kāda pusmūža sieviete, kura bija atbraukusi aplūkot bērnības takas. Viss jau bija aizaudzis, grūti bija iedomāties, ka te kaut kur ir bijusi smēde, dzīvojamā māja. Ieraugot interesantu augu, sieviete uzreiz atpazina, kas ir šī pa vietu. Kā vēstījums par to, ka viņai kādreiz bijis zirdziņš, mīlošs tēvs un mamma, skābena kā rūgušpiens māla krūzē. Sieviete pieliecās un ieskatījās auga smalkajā rakstā. Rūzganā vakara nokrāsa pastiprināja tēta rūpīgi veidoto metāla rakstu. Galvā jaucās domas: mamma, tētis, kaklarota, zirgs, un padebesis čukstēja zirgskābene. Šo pasaku sacerēja
un nolasīja Dace Veikša.